Pazīstu daudzus tādus cilvēkus ākstus, un manuprāt, arī tu atminēsies tēlus šādus. Viņiem pietiekami veicas viņu dzīvē, jau no bērna kājas, lutināti un mīlēti. Tikai vecāki nedaudz pārdozēja ar mīlu, jo viņi kļuvuši izlutināti sīči. Nu, tādus pazīsti, kaut kas apmēram, nu tad vecīti iesēdies nedaudz tā ērtāk, jo klajā nāks nedaudz garāks stāsts. Tātad šiem jau pirmā klasē ir mobīlie rokās, un kabatās nauda ir ļoti daudz, un par ko tā? Senči ļoti turīgi, viņiem bija bail sabojāt mīļā bērna burvību ar parastās dzīves priekiem, un nedod Dievs vēdām, un tā lēnām bērni auga un arī izauga. Bet par ko? Par interesantu personu mauku. Kāpēc tik skarbi? Padomā pats, nu labi. Viņi visu savu mūžu apceļ tos, kuriem dzīvē ir grūti. Viņi smējās par tiem, kuri cenšas, bet nesanāk, jo viņam tā nav gadījies ar saviem 100 000 kabatās. Viņam ir draugu, bet viņam tādu nav, jo tam nav naudas. Bet cilvēki ir tādas maukas, kas laizās līdz ko ierauga banknošu kaudzi. Par ko tad es te runāju īsti? Par to, kā arī šādiem tipiem pienāks brīdis, kad tiem būs sūdi un nevis laimes jūra, kad viņi bankrotēs un ēdīs sūdus, kad viņus pametīs meitene un aizskars jūtas, kad nekā vērtīga nebūs, biznes pārtrūks, mašīna salūst, mājas sabrūk, bļē nedaudz aizrāvos. Bet man liekas, ka smieklīgākais ir tas, ka viņi nezina, ka tas pats arī sagaidīs viņus. Tiem liekas, ka ir laimīgi, tad mūžīgi būs laimīgas ziņas. Cik stulbi, it kā viņi nezinātu, ka sliktais agru vai vēl pie tiem atnāks. Varbūt ne šodien, ne rīt, bet atnāks pēc vairākiem gadiem, kad bonus būs uzkrāts par visiem tiem sliktiem vārdiem, ko teicāt tiem, kam nesanāk. Dots devējam atdotās divkārt. Jau vecī, tu zini? Jā, arī tev būs sūdi, tev būs sūdi. Arī tev būs sūdi. Arī tev būs sūdi. Jau vecī, tu zini? Nu, jā. Arī tev būs sūdi. Arī tev būs sūdi. Arī tev būs sūdi. Jā, zini? Jā, arī tev būs